Es atrodos izstādē Modināšana un stāvu blakus sadaļai, kas ir veltīta grāmatniecības vēsturniekam Aleksejam Apīnim. Un šeit ir redzams fragments no viņa kartotēkas. Aleksejs Apīnis pētīja ne tikai hernhūtiešu rokrakstus, bet arī sabiedriskās saites starp viņiem un fenomenu, ko varētu dēvēt par pašorganizēšanos. Hernhūtiešu iekšējā sabiedriskā struktūra bija ārkārtīgi neparasta. No vienas puses tajā valdīja stingra hierarhija, no otras puses tiem laikiem neparasta vienlīdzība. Draudzes amatpersonas tika izraudzītas no paša latviešu zemnieku vidus, un amatus ieņēma ne tikai vīrieši, bet arī sievietes. Un arī sludinātāji, kas teica svētrunas saiešanās, tā dēvētie sacītāji tētiņi, nāca no latviešu vidus un nereti baudīja sabiedrībā lielāku popularitāti un autoritāti nekā vācu mācītāji. Un interesanti, ka pieredze kalpojot draudzes amatos veda arī pie tā, ka tieši no hernhūtiešiem nāca amatpersonas laicīgajā pasaulē, muižu administrācijā, tiesās, pagastu pārvaldē. Vācu brāļi izturējās pret latviešiem kā pret līdzvērtīgiem cilvēkiem, un arī tas bija kaut kas jauns latviešu un vācu attiecībās. Un tas viss stiprināja pašapziņas pieaugumu. Hernhūtieši veidojās kā zemnieku aristokrātija, un ar laiku arī iesaistījās aizvien vairāk nemieros. Bet 19. gadsimta vidū hernhūtiskais mantojums jau veda pie latviešu nacionālās atmodas. Vēsturnieks Gvido Straube ir teicis, ka hernhūtiešu kustība bija tas modinātājs, kas dod zvanu, lai latvietis savā zemē sāktu mosties, domāt, tiekties pēc brīvības. Un tieši tā arī notika.